Tā, sveiciens atkal jaunā video. Šo video un iepriekšējo, kas ir par DaVinci Resolve, filmē vienā dienā, bet, ienākuši dažādos laikos, ja. Tātad šis video būs par, var teikt, viena mēneša apskats, un manas, domas par šo datoru, kas ir Apple MacBook Air M1 20. gada. Un kāpēc es uzskatu, ka šis dators ir viens no labākajiem nevar teikt budžeta, bet, datoriem līdz 1000–1200 eiro, kas ir no Apple, salīdzinot ar Windows datoriem. Jā, tātad, pirmkārt, man tieši datoru parametriem, ja, mēram kādu mēnesi. Es sagādāju bitēju uz nomaksu, un tad man datoru parametri šādi. MacBook Air 13 colu, 20. gada, vēl 20 gada otrā puse ar M1 procesoru, jeb M1 čipu, 8 kodols procesors, 7 kodola GPU video karte, 8 GB RAMs un 256 GB SSD. Mēs jau zinām, ko ir spējīgs Apple silikons, jo jau ir ienākusi jau M3 paudze šiem čipiem, ja, un šis ir pats pirmais, sākums tam visam, ja. Un es vēl atceros to laiku, kad tika izņemti šie datori, kas bija šis Air, MacBook Pro M1 un Mac Mini M1, ja? Un tad jau, bija iespējīgi, loģiski ienāca arī M1 Pro un M1 Max MacBook Pro, kas ir 4,7 ja jums ir interesi par šiem datoriem, un arī nākamajam ieliešu aprakstā Markus Brownlee, tur kanālu, ko viņš apskata visus šos dators, ja? Te būs vairāk manas domas un man iespaidi manā darbā, ko man nodrošina šis dators, ja? Sāksim, ja? Priekšumā šis dators ir jau mēnesi, un esmu visā testēju šo datoru līdz, ne līdz limitiem, bet to, ko es daru ikdienā, ja? Kas ir grafiskais dizains, video apstrāde, foto apstrāde, kad Lightroomā, Photoshopā, mūzikas veidošana apstrāde, kas jūs te veidojas savu soundārsts, ja? Animācijas veidojas, tāds. Gan īzīgi, gan smagi, bet animācijas un 3D nesmu vēl testējis, bet animācija tā minimā un tāds pamatām. Tikai simpli, ja. Tas vēl pēc kādu laiku uztaisīšu video, ja. Pie šīm lietām, ja. Sāksim video apstrādi. Testiem, lai sarunātu vēl citiem datoriem, es izveidoju divus projektus. Vienu, kurš ir filmēts ar manu Sony kameru, samontoju DaVinci Resolve, salēt visādi efekti, krāsas korekcija, mūzika, WAV formātu failos un to video nepublicēju, bet viņi bija apmēram 15–20 minūtes kaut kā tur bija PP7 krāsas profilā XAVC formātu, ko es kāds visu tā filmēju. Un šis dators to eksportēja iekšā DaVinci Resolve, nemaldo H265 kodeksā, kas jaunais standārts, kas nav pilnīgai, man teica, viņš varētu kļūt par standārtu, ja. Šis Max to izdarīja, eksportēja 17 minūtēs un 7 sekundēs. Man laba drauga Asus Viobu S15 21. gada, nevis manēja, bet nākamā paudze ar Ryzen 7 procesoru. To izdarīja 33 minūtēs, apmēram, nepiefiksē laiku, bet apmēram 33 minūtēs. Ja? Un mans atvainājums gaming dators ar Intel Core i5, 12. paudze un RTX 3050 videokarti, to izdarīja 4 minūtēs. Kas ir, protams, tādam datoram iespējīgi, bet atceramies to, ka šis dators nav tam domās, šis ir budžeta klases dators, kas ir MacBook Air, tas nav Pro. Viņam nav ventilācijas sistēma, tagad viņam nav, kur viņam pasīvā dzēsēšana, un arī tur 20 tabiem, ja nezinu, vieglai video bildi apstrādē Photoshopā vai Lightroomā, bet nekam tādam, ja. Un tas, ka šis dators spēja turēt, ne perfekti, bet turēt līdzi manam stacionārām gaming datoram, kas ir priekš manīm, monstrs, ja. Man draugiem ir jaudīgāki datori, ja, tas iespējīgi, ja, diezgan. Kā arī, kad bija pasteigums, otrs video projekts, ko izveidoju, bija mans gaming recordings American Truck Simulatoram, kas starp citu pieejams, palaiž jau kādu laiku manā YouTube kanālā. Tad bija cits formāts, tur bija, viņš tika noeksportēts nemaldos arī H265 kodeksā. Arī DaVinci Resolve, bet tas video tikai cits kodeksā, ja. Un nemaldos šis Max
pārspēja manu stacionāro datoru par kādiem pierastījis 40–50% laiku nepiefiksēju, bet bija, gluži puse, bet, bija mazāk, 3–40% ātrāk noeksportēju to video. Tā kā šis dators pārspēja man stacionāro, tas ir, kādā līmenī ir čipi. Tā kā tas iespējīgi, un ko spēja, piemēram, M3 Pro vai M3 Max, MacBook Pro, kas tagad jaunākie. Kā arī esmu eksportējis, loģiski Windows nevar paveicināt, bet esmu eksportējis arī ProRes formātā video, un tagad, kā mani Max, es jau teicu, video, bet viņš ir Coglas programmu, es pamatā visu video montēju uz Maca un eksportēju ProRes formātā un publicēju YouTube, ja man nav kaut kāds precīzākam vai H264, H265 kodeksus, ja? Tā kā tas ir, tā lieta, ko es tagad izmantoju benefits no šī datora. Tā kā tā. Šādi. Bildes apstrāde gan Adobe Lightroom, gan Adobe Photoshop. Es izmantoju abas tā kā programmas. Shopam ir vairāk iespēju, bet, abas izmantoju. Un es biju taisījis tests, kādu var noeksportēt šo te vairākas, gan daudz RAW fotogrāfijas no manas kameras, Sony A7 ar 2. paudzes, nemaldos no lielvārdas, bet gan daudz bija. Un es ieimportēju Lightroomā un nospiedu eksportēt visas bildes, jā. Es, man liekas, ceturtdienās izdarīju ātrāk, mans gaming dators, bet Macs bija diezgan tuvu. Un es to daru no ārējā cietā disks, kas ir Samsung TS7 disks, tā kā, uz Maca, un nostātu no ārējiem, bet tā kā baigi iespējīgi. Bildes apstrādēm man ļoti patīk darīt to no šī datora. Tas ir tas, ja. Tālāk, animācijas. Tā ir tēma, kur teorētiski, protams, MacBooks, šis Macs ir vājāks nekā man gaming dators, protams, tur varētu turēt konkrēti MacBook Pro, kas ir ar M3 Pro un M3 Max, tie ir augstāk, Pro MacBooki, bet piemēram, mūzikas, tā kā es tādu standārtus, es nezinu, var te iečikos SoundCloudām strauc mēdījiem, bet jā, standārtiem agrāk veidoju ar, saucamu video versijas After Effectos, un es pamatā ielieku mūzikas WAV formātu, uzlieku bildi, kaut tekstiņu, un to waveformu, ja, kas ir, waveformu, ja. Un es vienu no darbiem noeksportēju, bet diezgan ilgi, kaut stundu 50, kaut tāds, stacionārā darīju ātrāk, diezgan ātrāk, ja. Bet, es domāju, kaut izveidot video, kuras testēju After Effectus, Adobe Animata un arī 3D, no šī te Maca. Kā jums interese, atstāju komentāri, ja. Tas ir tā. Un grafiskie dizains, ja, kas ir mana primārā tēma, ko darboju darbā šeit epasā un arī brīvlaikā, kas ir mana pabeigtā profesija. Tas vispār ļoti patīkami un ļoti forši strādāt gan Illustratorā, gan Photoshopā, gan InDesignā, kā arī Corel. Man darbā jāizmanto Corel Draw, viss baigi forši, viss strādā. Vispār nav nekāda problēma, ja. Tas ir baigi plus salīdzināt man veco datoru. Laptopu, runāju pa Asus Vivobook S15. Tā kā tā. Jā, pamatā mēs apkopām šo datoru, ja. Šis dators ir ļoti labs, var noteikti ieteikt, ja jūs meklējat budžeta klasi, nevar teikt budžeta klasi, jo tomēr cena ir 1200 Latvijas veikalos, ja. Un, protams, ir pieejams M2 paudzes 15 cilvēkie MacBook Air, kuriem ir jauns dizains, viņiem ir MagSafe, ladēšana. Viņiem ir foršāks ekrāns, ja, patīkamāks, un viss tas viņš ir jaunāks un ātrāks, ja, bet ja jūs gribat veco dizainu, kas ir šis te, un nezinu, vienkārši datoru, kurš, jo rēķināt jaunie M2 MacBook Air ir diezgan pārcinot Latvijas tirgos, ja, loģiski viņi ir labāki, ja, tu maksā par to performanci, bet tu gribi pirmo pieredzi ar Macu un negribi baigi investēt, jo es nezināju, vai man patiks. Maksā nepatiks, bet es investēju šajā, kas bija lētāks. Un es esmu reāli apmierināts. Tā kā, ja gribi izvēlēties Macu, un kurš jau ir, varētu teikt, 4 gadus, pēc 4 gadiem iznācis, un joprojām ir pieejams. Ņem šo, nenožēlos.
Tā kā tā, paldies, ka skatījies šo video. Nospied like, piesako kanālam un tiekamies citā video. Peace!